Rīt. Esam šodien klāt atbraukuši uz vienu brīnišķīgu upi. Ir kaut kad 5 no rīta. Esam izbrīdus cauri bišķiņu ellai, un tagad plāns meklēt, kur tā forela ir. Tu lemtu šo. Paldies, mīlīt. Daudz paskaidrs ležuļā forelas. Kad tāda super garšīga forela, man liekas, nekad nav sanākusi. Agrāk es pa visu, kad bija mērā, tur mājās. Sākā. Es saprotu, kad tas ir manas upes. Es teju vienmēr visas reizes, un katru reizi, kad domāju, ka es šoreiz sēdīšu zivi vai pavasarī. Mēs katru gadu braucam ar domu, kad šogad čisti paņemt foreļu maizītes būs no rīta. To žēl. Tad tā pierod, kad tik forši sajūta ir atlaišanas prieks. Tas nav tā, ka līdekli atlaist nekad. Pie kājas tas līdeklis. Varbūt, ka tu noķer tev desminietis, tad tu parādās šī nostalģija. Kad tur tās dūcīšas. Vienkārši. Nulle emociju. Pilns ar viņām, bet šitādas te zivis. Cik viņi te ir? Neko daudz tur nav. Un viņa kaut kādā mērā ir karaliene. Ja man būs iespēja atnākt vēlreiz šo bedri, es zinu, ka te es šo palaidu vaļā. Un iespējams, kad viņa tepat vēl, kā saka, dara savas lietas. Kāpēc? Neviena foreļu maizīte šitā man emocijas nespēja iedot. Un es jau tev gan varbūt gatavs mest krūmā. Pagaidām, ka tu neesi man zivīgs. Es spēju sargāt mājās. Esmu šodien iegūt tur vairāk nekā gaidīju. Tāpēc, ka ir ekspektācijas zemes. Es kā es nav 40, es nav 50. Es tāds neķeru. Es gribētu. Pat man tādas nav vieta. Un nezinu, es pat māku tādas izveidēt, nekā tādas nav bijušas pat galā. 40 tie lielākie.
Iespējams, ka pirmā forela dzīvē bija pat lielākā. Tipa super balta. Izskatās pēc tājuma, bet tu zini, ka priekšā ir 7 neizsprosti. Mērgupis augšā pašā aiz mītāvas. Vienkārši, nu, kā lai viņš tur būtu ticis, kad, nu, varbūt viss dzīvē sakrita, ka viņš jau tiešām ticis cauri. Es man liekas, ka carā bija kaut kāds varavīksnes krustojums, jo zinu, ka tur varavīksnes pirms kādiem gadiem bija izmukuši no tā dīķa kaut ko augšā. Bet tas no gada 15 atpakaļ. Ka principā tā SVR tikai sākās. Tagad, ja mēs te baudam sekas tikai viņam. Saka, lai jums tā nauda, jāsaka, aizrieties viņa. Varbūt es savu sūdu kaisos sataisiet. Saules paneļi būtu uzlikuši. Ja sačakrējiet skatu, nevis sačakrējiet upi. Veselu 1000 gadu veidotu pasākumu. Es saprotu Daugavas kaisas. Es saprotu tur. Ideāli, es pat Braslas kaisas saprotu. Tur izmērs un viss pārējais. Un turbīnas kaut ko spēja darīt. Un šitādiem te strautiem savu. Lai dēgat visi, ka šos lēmumus pieņēma, ka tas ir ok un ka tas ir pieļaujams. Čakarēt vienkārši un zakt naudu par elektrības zaļo tarifu. Lai jums, kā saka, dzīvē viegli un ceru, ka karma jums nesitīs. Ja var teikt, ka agrāk dzīvnēvas vēl sazina, kas viss bija. Bet nekad agrāk tas tā neraustīja līmeņus. Pirms 2 gadiem kujā bija. Kujā vispār nav ūdens, meta, tikai pāris peļķis. Un tur viens varonis aiztaisīs cieti. Tad bija. Nu, protams, ka ar zivīm pēc tam tā švaki bija. Nē, es vairs bijis, kas makšķēja, ka tagad. Tas tur var palikt dzīves. Jā, tikai bedrēs ir ūdens. Man vienkārši tiek uz vairākām dienām vispār atturēts upes plūdums. Un tad mazo fesu īpašniekiem. Nu, pasakiet, vai tas ir ok. Vai tas ir tās naudas vērts. Viss, kas ir jūs sirtuģiņas palaist, lai izpostīgai daļu. Es neesmu tas, kas piesās. Bet, nu, ir vairāk kā skaidrs, ka es ticu karmai. Tas, ko dara dzīves laikā, tu ļoti daudz dabūs atpakaļ. Kas tā? Un tad nečikstiet. Kad dzīve jūs apdalījusi. Ar šī man te tāda slavena vieta ir. Un šeit sapis pēc sevi. Gan arī pāris labas foreles dabūjas. Brīvsitīgi man ir. Es, ka ne šodien.
parasti nenotiek. Āķiniekauts. Jackpots. Tas vairs priekšā tas sēž. Nav jautājums. Jautājums, cik liela un kurā vietā. Nav un šodien. Mieziņš nāk. Tā redziet, mazāk forēļ nav. Tādi 15-10 centimetri. Vispār kaut kā mājās palikušas. Vai kaut kur citur dzīvojas, izzināt. Tiešām esmu tik maz redzējis pēdējā gadā. Kur cilvēku veidojums. Tas sūdi ir nezinu, kam tāds bija vajadzīgs. Tas Aronas kalns. Vienkārši upē uzmeta. Tad aizskosta. Izlaida trubu cauri, lai ķipa var dzīst cauri. Nu, tas jāsaka labākā nekas. Tāpēc kaut kur tik cauri savu trubu. Nē, es baigi pārliecināts. Nu, to lai mums saka eksperti. Bet no kopējā forma šis viss ir plus mīnus, ok. Viņam iet cauri ūdens normāli. Viņam tur iet arī forels cauri absolūtāk vairākums. Kustēs skābekli upē. Šis te parādījās pagājuši, bet tikai tiem skaniem te nebija. Kas te vispār bija? Es jau gandrīz pat neatceros. Šī laikam pirmā vieta. Vispār, kur sāk. Viņš uz augšu. Sāka arī no Forels tur. Man likās, ka Forels. Zinu, tur bija zinu. Augsts, nu te gauja. Bet te kaut kas vēl ir palicis. Tad nojausmas sākumā nebija. Un tad jau sāka ar šādu domu 15 gadu upē. Šajā pagājuši. Sāk tur gados.
šito posmu pāris reizēm jau sanāk izbaudīt. Te bija bišķi padziļinājums iepriekšējā. Es zinu, kur es esmu. Un ieraudziet tādu. Te mušotājiem mās būt pēkšņi no apakšņu drausmīgi. Un tad ir neuzsēdās, sevi nepiecirta. Latvijas valsts meži. Skolniekiem dzartuve. Tad es pats esmu bijis skolnieks. Arī es šeit esmu iedzēris savu laiku. Bet principā kaut kas te notiek, kaut kas atbrauc. Reizēm dīvaini šeit leidz tos bez rallijas iekšā. Jau tagad redzu, ka būs jauki ar dūņām. Baigi viens nevar atļaut. Tad vēl redzējāt. Zināju, ka man te jābrauc. Nē, es eksperts, bet es teiktu paps. Kas pa punktiem, kas pa spēku. Aiziet. Aiziet atnēs. Nepārskēt rakstu.
Nu tad copi pusotru stundu upē kaut kur. Nomušku bišķi vairāk. Var noslēgt. Vēl es saku, līmenis normāls. Zīves sīko vispār nebija. Tā, ka vispār nekā nebija. Bet kopā krastā 2 forels, 1 pat mēriņš un pēli tālāk. Un kaut kādā mērā, es varbūt ir gandrīz ar upi, ar vietu. Gāja takas, ko nebija gājis kaut kādus gadus 5, man liekas, normāli. Cilvēks malacis. Sačakarējis diezgan daudz ko. Stulbus aizsprosts sacēlis, un bebrus tur ir grandios dainos taisījis. Nav varianti. Mums jānāk jaukt nost, bet kopumā esmu apmierināts ar dienu upē. Un vēl nedēļa priekšā. Nedēļa atvaļinājums, jau iespējams vēl kādreiz jāatbrauc uz citu upi, citā vietā ar tām pašām zivīm. Pēc tikšanās. Čau, draugi!